Labrīt visiem, ar jums Emīls no FX Finance un tātad prognozes uz 6. maiju 11. gadu. Tātad sāksim ar eiro. Vakar mums tātad bija ļoti spēcīgs ziņas, uzstājās tātad trišē un redz, pie kā tas viss noved. Tātad pamatojums ir sakojuši tātad visi tad lielie tirgus dalībnieki, visi investori, eirozonas investori gaidīja, ka trišē apstiprinās, ka procentu likmes palielinās tātad nākošajā vai šajā mēnesī. Bet tātad šī te apstiprinājuma nebija. Jā, tad trišē pateica, ka viņi palielinās, bet nepateica kad, un uz tāda pamata arī eiro mums sabruka. Jā, protams, analizēt to nevajag, mēģināt izsecināt viņa teiktu nevajag, vienkārši mums ir mierīgi jāpagaida, kamēr runa beidzās, un nevajag pārdzīvot, ka mēs neesam nopelnījuši uz šī te krituma. Jā. Šādu kritumu prognozēt nav iespējams. Tāpēc, teiksim tā, turpinam darboties pēc tiem pašiem signāliem. Nu, lūk, tātad, un prognozes uz tātad šodienu. Mums tātad būtībā būtu jāiestājas darījumā, teiksim tā, pēc iespējas drošāk, un tas nebūtu ne no 38, ne no 23 FIBO, bet gan no 50, ja mēs novelkam viņu no maksimumiem līdz minimumiem. Tātad pār cenu 47,04. Mēs tātad varam iestāties pārdošanās. Stops, protams, jā, šeit nav kāds, tā pārāk maziņš, jā, bet aptuveni 65 punktu apmērā viņš ir jāizvieto. Mērķi izvietojam tātad līdz 23. FIBai. Tātad darījums no 47,04, stops tātad 47 aptuveni 65 un profits 46 aptuveni 10. Jā, tad šādi te tas būtībā uz eiro pēc šī krituma. Kā arī, ja eiro mums tātad caursit lūk šo te atbalstu, tad šo te līmeni, tad pie atgriešanās mēs varam no viņa pārdot, un arī mērķis ir tātad caurstiena dziļums. Stops būs jāliek virs iepriekšējām virsotnēm, atkarībā no tā, cik augstu šeit cena uzkāps. Vai izveidos virsotni, tad virs tās mēs liksim stopu, profitu mēs liksim caurstiena dziļumu. Jā, un tāda līnija mums ir par cenu 45,05. Tā, tas būtībā ir par eiro arī viss. Un, protams, jā, ja viņš uzkāpa līdz cenai gadījumā, ja viņš uzkāpa 47,90, tad tur mēs arī varam atvērt pārdošanas. Jā, bet, es domāju, ka šodien mēs vēl to varētu nesagaidīt, tāpēc uz to mēs laikam apstīsimies jau nedēļu. Tātad, dolārs Kanāda. Tātad šeit arī nekas pārāk izteikts nav, jā, nekādu pārāk izteikti darījumi, jā, kur varētu iestāties, bet vienīgais drošākais, ko varu ieteikt, tas ir tātad 50. Fibonacci līmenis, tātad no 50. nopirkt 96,0, precīzāk 96,10 izvietot baju, jā, un stops būtu aptuveni 35 punkti, un mērķis būtu aptuveni 50 punkti. Jā, tad šajās te robežās varam izvietot šo te darījumu. Tā, un uz Kanādas tas būtībā ir arī viss. Tālāk, dolārs franks. Tātad šeit, vakar tātad šeit deva pirkšanas signālu uz 85,60, jā, tad, ja mēs šeit nopirkām, tad rakstīja, ka minimālais mērķis ir tātad, jā, 25 punkti. Jā, tie atstrādājās, bet arī minēju uzreiz, jā, ka var turēt arī ilgāk šo te darījumu. Vienkārši tad, kad cena sasniedz mērķi, pārbīdīt stopu pa nulēm. Ja jūs tātad to izdarījāt, tad uz doto mirkli jums ir aptuveni 140 punkti plusā. Jā, ja gadījumā nesat aizvērušies kaut kur agrāk ciet. Lūk, tas tātad būtībā par franka vakardienu. Un šodien mums tātad ir diezgan labs signāls uz pirkšanu no 86,38, no 86,40. Tad šeit mēs varam iestāties pirkšanās. Jā, šeit ir tāda 50. FIBO līmenis, kā arī tehniskais līmenis. Jā, tad šeit mēs noteikti varam nopirkt. Stops mums būtu aptuveni 25-30 punkti. Mērķi mēs varētu izvietot visu tātad līdz pat nulēm. Tas mums ir tātad aptuveni 70 punkti. Jā, tad šis te ir tīri labs darījums, kur tieši profits ir izteikti lielāks par stopu.
Tā, tas ir būtībā par franku arī viss. Nākošais Austrālijas dolārs. Tad, šeit, kā redzam, jau viņš ir aizgājis līdz 38. FIBO līmenim, bet, es ieteiktu labāk iestāties darījumā no 50. līmeņa, kā arī, jo šajās te pozīcijās, gan šeit ir redzams, ka cena ir reaģējusi, šeit viņa ir reaģējusi, un šeit mazliet reaģējusi. Tāpēc šeit mēs arī varam atvērt pārdošanas par cenu 0,770, stops. Tātad mums būtu diezgan paliels, 75 punkti aptuveni, un mērķis būtu arī diezgan liels, tātad aptuveni 115 punkti. Un pēdējais tātad Jaunzēlandes dolārs. Tad šeit ir pilnīgi tas pats, gaidam 50. FIBO līmeni, kur ir redzamas kaut kādas tehniskas reakcijas. Jā. Tāpēc par cenu 79,66, 79,65, tajās robežās mēs varam atvērt pārdošanas. Tātad stops mums ir aptuveni, jā, tātad kādi 50-55 punkti, mērķis savukārt ir savi 70 punkti. Lūk, tātad būtībā tās ir prognozes uz tātad 6. maiju 11. gadu, tātad uz 5 galveniem valūtas pāriem, tātad detalizētāk un, teiksim tā, viss šīs te bildes, jā, varat apstīt FXF mājaslapā sadaļā fórums, jā, kur tad visi attēli būs ievietoti un būs sarakstīts, pa kādām cenām iestāties pirkšanās, pārdošanās uz katru no šiem te valūtas pāriem. Paldies par uzmanību, jā, tātad jau līdz pirmdienai. Visu labu!